Biķernieku kompleksā sporta bāzes atjaunotajā Speedway stadionā atkal rūc motori. Tas dabiski priecīgi, jaunu cilvēku daudz, cilvēki interesējas par iespējām braukt, bet tomēr kaut kur sirdī ir, kā teikt, palicis tāds rūgtums pēc šī gada. Jā, piekrītu, mājiens saprasts. Ja būtu tieši tāda diena kā tagad, gan 16. augustā, gan iepriekšējās 2 dienas, tad, protams, šeit būtu brauks visu pasaules Speedway elite, kas jau ir ieradusies. Bet, diemžēl, Speedways tādā ziņā ir kaprīzes sporta veids, ļoti atkarīgs no laika apstākļiem. Un, piemēram, pagājušas dienas Eiropas pāru finālu 2 šovā atcēla, arī Daugavpilī šogad viens sacīksts ir atcelta. Vairākas sacensības rudens, jo tuvāk rudens arī vasarā atceļ, jo ar to jārēķinās, ka Speedwayā pa pielīšu mototreku nebrauc pa ļoti slapju pa dubļiem, tāpēc, ka tas ir bīstami. Pirmkārt, tas ir bīstami. Un otrkārt jau pēc tam tas zūd kaut kādu sacensību, tas moments zūd, jo nav jēga, kurš no starta aizbrauc, tas arī aizbrauc. Tā kā tie, kas varbūt šaubījās un kas runāja, ka tur jau viss nozagts un nekas nav uzcelts, tie šodien arī bija iespēja nākt un pārliecināties, ka nekas te nav nozagts, viss ir uzcelts un viss varēja notikt un nenotika tikai un vienīgi laika apstākļu dēļ. Šis treniņš ir ļoti labs pierādījums, nevis pierādījums, bet ļoti labi tāds tampons visiem tiem lieliem runātājiem, lai viņiem ir mutes ciet. Praktiski jā, jo es saprotu, ka Speedways var notikties pa mitru trasi vai pa nelielu lietu, bet šis lietas bija pat rāk. Var nošķūrēt, to virsējo kārtiņu, dubļus un pēc tam apžūst un brauc, bet tur jau 3 dienās salīja tāda norma, ka nekāda drenāža neņēma priekšā. Jā, un tagad arī bija lietas, taču pagājušajā nedēļā lija un ļoti normāls treks, ja tas mēreni uzlīst. Es saprotu, ka tiks arī veikts kaut kādas papildus darbi. Papildus darbi tiks veikti, jā, jo pārliecinājās, ka ja tiks stipras lietas, tad kaut gan ja uznāk riktīgs gāziens, nav, man liekas, izdomāta tāda drenāža pasaulē, kas tiek galā ar lietus gāzi tādu riktīgi. Ļoti labs laiks, tas ir ļoti pateicīgi arī ļoti liela interese no motocross braucējiem, gan no jaunajiem puikām, gan no tādiem, kas ir pazīstami Latvijas motocross braucēji, jā, un viņiem ir interesanti pamēģināt. Steinbergs, gan Līvs. Līvs, piemēram, jā. Skaidrs, ka viņi nepāries uz Speedway, bet... To tu vēl nezini? Bet Līvs ir stipri pa lielu priekš, pa smagu priekš Speedway, tomēr te tādi maziņi. Bet galvenais jau, lai tā informācija caur viņiem aiziet citur motocross aprindās pie mazajiem zēniem. Varbūt kāds izdomā pamēģināt, un varbūt viņiem ir ķēriens un aiziet un iepatīkas. Tas jau tas galvenais mērķis šādam treniņam, un tas, kad brauca tāda meisteri kā Grigorijs Laguta, kas tomēr ir Eiropas ekšķempions un viens no Eiropas labākajiem braucējiem, un Andžejs Lebeģovs vēl pagaidām Latvijas čempions, vismaz līdz 21. septembrim pilnīgi droši. Atjaunotajā Biķernieku Speedway stadionā mums izdevies vienu mirklīt dabūt leģendāro Dzelzs Gulbi vai Ļebeģevu kungu. Saki, šis jaunais treks, kā tu esi viņu apmierināts, vai tev ir kādi iebildumi? Principā ir labs, kad nelist lietus, bet kad ir sausais laiks, tas ir labi. Var braukt. Vai viņš būtiski atšķirās no Daugavpils treka vai arī no tiem trekiem, kas ir Polijā, Zviedrijā? Katrs treks atšķiras no cita. Arī no Daugavpils treka viņš ļoti atšķiras ar savu distanci, viņš ir īsāks. Ar savam trajektorijām viņš ir drusku tāds asāks no Daugavpils treka. Nav vienādu треку vispāр пасауле. И большой Speedway Риги, когда можно ожидать? На следующий год мы подали заявку на Кубок мира командный на Ригу. Это еще пока контракт не подписан, но надеюсь, он будет в июле месяце следующего года. А в ближайший, в мае, будет открытый чемпионат Латвии по спидвею, международный турнир, очень сильный, традиционно сильный, который мы планируем провести в Риге. Cik reāli šobrīd runāt par Speedway skolas atzimšanu Rīgā? Lai tā skola darbotos, ir vajadzīgi 2-3 štata vietas, tas ir viennozīmīgi. Vismaz viena pilna, lai tas cilvēks, kurš te būs, es negribu saukt uzvārdus, bet ir jau vairāk vai mazāk mutiska vienošanos ar vienu no bijušajiem ceļinieku braucējiem, ar ļoti labu braucēju savulaik, un kuram te jāņemās, kuram patiesībā jādzīvo šeit no rīta līdz vakaram, jo citādi nekas nebūs. Ja tu 2 reizes nedēļā atnāks daži puikas, nebūs, nekas nenotiks. Te katru dienu vienalga, vai vienu dienu atnāk 1 puika, citu varbūt 10, tad 4 atnāk.
lai ar viņiem ir kas ņemās, lai viņiem ir kas parāda, lai viņi kaut ko dara, lai viņi jūt, ka viņi te nenāk tāpat vienkārši te pamuļķoties pusotru 2 stundas, bet kaut kāds reāls darbs notiek. Gan motociklu iepazīšanā, gan braukšanā, gan tā tālāk. Jo tas jau varbūt no malas izskatās vienkārši, bet paprasiet dažiem pazīstamiem motocrossa braucējiem. Absolūti tas nav vienkārši. Cerēsim, ka viss notiksies tā, kā ir ieplānots, un kad biķernieki... Cerēsim, ka pēc 3 gadiem būs Rīgas Speedway komanda. Ar kādu nosaukumu tas nav tik svarīgi. Rīga? Rīga, jā, Speedway klubs Rīga, kāpēc ne?